Esmu pārliecināts, ka mūsdienu būvniecība var kļūt viegla, vienkārša, interesanta un lēta. Ir tikai jāaiziet ārpus ierastajiem uztveres rāmjiem un kļūst skaidrs, ka ne pārāk lielām ēkām nav obligāti jābūt tik masīvām un attiecīgi ļoti smagām. To skaidri parāda gan mans projekts māja par $1000, gan daudzi objekti, kurus esmu uzbūvējis izmantojot inovatīvu, īpaši vienkāršu tehnoloģiju, kuru viegli apgūs jebkurš, pat cilvēks, kurš nav saistīts ar būvniecību. Uzskatu, ka ir pienācis laiks pastāstīt, kā viss sākās un kā es nonācu līdz tam visam. Viss Pēsna Jašī Kosjaka projekts ir par būvniecības risinājumu pieejamību, tāpēc viss pēc kārtas. Sveiki visiem! Pamazām mucveida pirts izgatavošana sāk pārvērsties par rutīnu. Mani sāk nogurdināt vienveidīgs darbs. Pasūtījumi tiešām bija maz. Plāni uzsākt īstu masveida ražošanu ar algotu darba spēku piesaisti sāk izgāzties. Priecēja tas, ka ar šādu tā saukto biznesu man izdevās nopelnīt pārtikai mūsu ģimenei. Tas nozīmē, ka no bada nemirsim. Un tas nomierināja. Bet pārliecības, ka atkal dzīvosim cienīgi, vismaz tāpat kā mazo mēbeļu ražotnes norieta laikos 2000. gadu sākumā, nebija. Lai, piemēram, būtu iespēja aizvest ģimeni uz dienvidiem, pasūtījumu skaitam uz pirtīm vajadzētu pieaugt vismaz 2 vai 3 reizes. Pagaid. Un cik pirtis jums vajadzētu piegādāt? Lūk, cik. Vienkārši viņiem nav skaidrs naudas, viņi varētu aizbraukt. Es pat gribēju aizbraukt ar savu mobīlo pirts paraugu uz Minsku vai Maskavu. Dienā pirts stāvētu, lai pieņemtu pasūtījumus, bet naktīs tajā varētu pārmekšņot un tādējādi ietaupīt uz īres mājokli. Pirts uz piekabes, bet piekaba ir transporta līdzeklis. Tā var stāvēt jebkurā vietā, kur tas nav aizliegts. No nakts uz nakti es pārvietotu mobilo pirti tuvāk centram, un manas kustamās un nekustamās īpašumu uz ritejiem cena pieaugtu ar katru kilometru. Būtu savāds pasūtījums, atgriezies un ķēries pie darba, bet sieva nelaida. Tāpat kā iepriekš turpināja augšupielādēt video internetā. Uzfilmēju dažas video par mucveida pirts izgatavošanu. Padomāju, ka tā par manām pirtīm uzzinās ne tikai Gomeļas un apkārtnes iedzīvotāji, bet arī daudz plašāks loks. Varbūt no Krievijas sāks nākt pasūtījumi. Baltkrievijai ar Krieviju robežas kā tādas nav. Tur ir gan naftas, gan gāzes darbinieki, gan glamūrīgie Maskavas piepilsētas vasarnīcu īpašnieki. Lūdzu, ne šajā brīdī. Tajos video es nestāstīju, ka es esmu it kā uzņēmējs, vienkārši dalījos pieredzē, tāpēc tie pat ieguva labu skatījumu skaitu. Ne miljoni, bet simtiem tūkstoši cilvēki ir noskatījušies video par manām pirtīm. Es jau pamanīju, ka ja filmēju video ar domu, ka esmu it kā uzņēmējs un gribu jums pārdot pirti, tad to skatās ļoti maz cilvēku. Tajā cilvēki neatrod nekādu labumu, ātri izslēdz, sauc par reklāmistu, skatījuma dziļums ir mazs, un internets šādas video pārstāj ieteikt citiem skatītājiem. Bet, piemēram, par pirts mutes izgatavošanas niansēm, pašizmaksas aprēķinu un dažādiem testiem ir daudz plašākai auditorijai interesanti. Šādi video iegūst ievērojami vairāk skatījumu. Tāpēc, lai nedzīvotu mucā kaut kur uz akades, es nolēmu likt uzsvaru uz tobrīd strauji augošo mārketingu caur sociālajiem tīkliem. Plāns bija šāds. Ar pirtīm ieinteresētais skatītājs uzdursies manam video, kurā es, piemēram, taisu mucas pirts un aprēķinu tās pašizmaksu. Viņš paskatīsies, cik daudz darba es paveicu. Lai nu paliek, nav vērts mocīties kā šis Jaša. Es labāk nopirkšu gatavu. Un viņš uzrakstīs, Jaša, uztais arī man tādu sirsnīgu pirtiņu. Un es viņam nav problēmas sagatavo labais cilvēku dienu īsi. Man tiešām diezgan drīz sāk rakstīt ļoti daudz cilvēku. Bet lielākā daļa interesējās, kā varētu uztaisīt vēl lētāk. Kā var izgatavot tādas speciālas dēļas mājas apstākļos. Kā pagatavot paštaisītu krāsu pirtī, lai nebūtu jāpērk gatava. Rakstīja galvenokārt no Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas, dzimtās Baltkrievijas. Ārzemnieki parasti jautājums neuzdeva un vienkārši izteica cieņu. Bet bija arī ļoti nopietni biznesa piedāvājumi. Piemēram, uzrakstīja cilvēks, ka steidzami vajag 160 mucveida pirtis kaut kur uz Baikālu. Steidzami Jaša ved montē, pēc montāžas uzreiz visu to samaksāsim, kā nākas, un pat ar prēmiju. Kad es atteicos, šis kungs bija neizpratnē un ļoti apvainojās. Izskatās, ka viņam reti atsaka. Iespējams, viņš Baikālā ir kāds ļoti autoritatīvs cilvēks. Bet es viņu nepazinu, tāpēc atteicos viegli, nebaidoties, ka viņš varētu apvainoties. Pat izdomāju leģendu, ka tagad ir sezona un visas manas pirtis izpērk maskavieši un minskieši. Bet es taču nevarēju, kā pieticīgs, bet lepns Baltkrievu uzņēmējs atzīties, ka pēc finansēm par saviem grūti nopelnītajiem līdzekļiem bez priekšapmaksas var atļauties uzbūvēt maksimums 3 pirtis. Un tas tikai tad, ja iesaistu arī sievas iekrājums, bet viņa prasa lielus procentus. No Krievijas nāca arī citi līdzīgi piedāvājumi. Lūk, ko nozīmē kopējā muitas telpa. Iekļauties šādos piedāvājumos neļauj brīvo līdzekļu trūkums un viegla aizdomu sajūta.
Cilvēki, kas uzdevās gandrīz par oligarhiem, kaut kāda iemesla dēļ ļoti cerēja uz maniem pieticīgajiem finanšu līdzekļiem. Man pat nācās savos video speciāli ģērbties noplukušākās drēbēs, lai uz maniem finanšu līdzekļiem pārāk necerētu. Taču tas nepalīdzēja. Aizdomīgi piedāvājumi turpināja pienākt. Vēl no komentāriem es sapratu, ka, lai gan tajos gados skandināvu muca mūsu postuduma teritorijās vēl bija retums, mūsu meistari jau bija paspējuši sabojāt tās reputāciju. Un ir ļoti grūti pārliecināt cilvēku iegādāties šādu pirti, ja viņa paziņam jau ir uztaisīta līdzīga, un viņš tajā tagad nevis sildās, bet salst. Mucu pirts ātri kļuva par mūsu austrumslāvu ķepļep darba paraugu. Ārzemju video atsauksmes par šādām pirtīm bija lieliskas. Kā saka, kas skandināvam labi, tas krievam kļūda. Vārdu krievs droši vien pareizāk būtu aizvietot ar austrumslāvs, jo vienlīdz daudz kļūdījās gan baltkrievi, gan ukraiņi, gan krievi. Principā līdzīga situācija ir ar automašīnām. Ja visu mūžu es braucu ar Žiguļiem vai Tavrī, tad es pārliecināts, ka visa pasaules autobūve ir tieši tāda pati. Un ir taču arī belži, tāpēc ne visas mucveida pirts ir sliktas. Draugs Valentīns bija par to, ka pirts var būt mobila, bet noteikti neienaidnieks skandināvu mucas formā. Kad Valentīns karsējās manā pirtī, bija redzams, ka viņam ļoti patīk, bet nepatika pret ārzemju aizgūmiem, neļāva viņam pilnībā atslābināties. To varēja labi just. Drauga Valentīna pirts ir no lafeta. Lafets ir koku materiāls, kas ir baļķis, no kura no abām pretējām pusēm ir nozāģētas šķautnes. Tas izskatās pēc biezas dēļa vai pusbaļķa. Lai nodrošinātu pietiekamu sienu konstrukcijas izturību, Valentīna pirts sienas ir ievērojami biezākas. Tāpēc arī visa pirts ir ievērojami smagāka nekā mana mobilā mucas tipa pirts. Drauga pirts piekabe ir nedaudz modernizēta piekabe, kas paredzēta kvasa vai ausmūcei. Tā ir ražota padomu laikos. Es domāju, daudz atcerās šos padomju laika mobilās tirdzniecības brīnumus. Valentīns uzstādīja piekabei mazāk diametra riteļi, un tagad tā jau izskatās pavisam cita piekabe. Lai vilktu tik smagu pirti, draugam nācās speciāli iegādāties jaudīgu Mercedes. Taču pat tik spēcīga automašīna nevienmēr tika galā ar kāpumiem. Mana mucas pirti uz paštaisītas divas piekabes platformas bez grūtībām varēja aizvest pat viegla Honda CR-V arī uz diezgan grūti pieejamām vietām. Un pats galvenais – izvest to no šīm vietām atpakaļ. Konstrukcijas vieglums tam ļoti palīdzēja. Un vēl es saskāros ar to, ka veikalā pirktās durvis, kuras izmantoja savās pirtīs, kļuva par galveno pretenziju iemeslu. Lūk, par ko mūsu nolaidīgie meistari, kuri spēja pārvērst cilvēces lielāko un vienkāršāko izgudrojumu – durvis. Bet tas taču nav iemesls atteikties no durvīm. Tāpēc viņš apsvēra domu sāk komplektēt savas pirtis ar paši izgatavotām durvīm. Manā pagalmā jau vairākus gadus notiek klimatiskie izmēģinājumi ar būvi, kurai pagaidām vēl nav noteikts pielietojums. Es to uzbūvēju, lai pārbaudītu tā sauktā pseido-brusas īpašības. Tas bija ap 2014 gada vēl pirms mucveida pirtīm. Pseido-brusas izgatavošanai tika izmantot apzāģēta dēlis 25 mm biezumā, tā sauktā colu dēlis. Šāda konstrukcija izrādījās pietiekami izturīga un uzticama. Es filmēju arī video par dzīvi ciematā. Daži no tiem arī pakāpeniski iegūja labus skatījumus. Galvenokārt tāpēc, ka skatītāji tika iesaistīti diskusijās. Puse iebilda, ka mums nav ciemats, bet gan piepilsēta. Otra puse piekrita man, ka mēs dzīvojam nomaļā vietā. Jo par nomaļu vietu es uzskatīju pat savu dzimto Gomeļu, no kuras mēs pārcēlāmies uz vēl nomaļāku vietu. Vienkārši toreiz man bija tāds noskaņojums. Šīs diskusijas ļoti palīdzēja maniem video par dzīvi ciematā kļūt populārākiem. Es stāstīju, cik daudz grūtību pievienot dzīvi savā mājā, piemēram, kaut vai optiskās šķiedras interneta ievilkšana. Dzīvoklī jūs to pat nepamanīsiet. Caurums sienā un vada piestiprinās tieši gar grīdlīsti un durvju stenderi. Bet mājā nāks papūlēties. Jāuzrok pusi ielas puspagalmi, jāizlauž apmals. Pieradināja jaunāko dēlu Hermanenu un brālēnu pie izdzīvošanas apstākļiem postapokalipses laikā. Televīzors pastāvīgi dramatizēja situāciju, un mēs vingrinājāmies izveidot izdzīvošanas vietu no pilsēta drupu materiāliem. Pilsētas var tikt pakļautas kodoluzbrukumam. Iespēja izdzīvot nomaļā vietā ir lielāka. Zem būves, kurai vēl nebija noteikts mērķis, mums bija neliels poligons. Tika apgūtas arī vēl neizmantotās telpas galvenajā mājā. Ar finansēm joprojām bija grūti, bet kādu būvmateriālu jau varēja atļauties. Arī konkurenti nes naudu. Redzot, ar kādu neatlaidību uz pasūtījumu pieņemšanu tika vesta pirts paraugversija, droši vien domāju, ka visi pasūtījumi tagad ir pie manis. Tāpēc arī viņi sāk izmantot līdzīgu, gandrīz bezmaksas reklāmas metodi.
Viņi nenojauta to, ko es pats sāku arvien skaidrāk apzināties. Izskatās, ka lieta nemaz nav mūsos uzņēmējos. Es veicu vairākus plānotos apkopju apmeklējumus visām savām izgatavotajām pirtīm. Un es pastāvīgi pārliecinājos, ka, ja pareizi uztaisīt mucveida pirti, ievērojot visus nedaudzos skandināvu knifus, tā kļūst par ģimenes iemīļotāko vietu. Ar to lepojas draugu un kaimiņu priekšā. To mīl un pat rotā. Tāpēc tas, kas ir labi Skandināvam, var būt labi arī Baltkrievam. Pasūtījums es sāku saņemt ne tikai no mobilās pirts parauga, bet arī pateicoties mutvārdu reklāmai, taču joprojām to bija maz. Un gandrīz visu apjomu es paveicu viens pats, tikai montāžai piesaistīju vecāko dēlu Marku. Un kad pasūtīju pirti ar manu paštaisīto superkrāsnu no lietot profilu, tad tās uguns izmēģinājumiem piesaistīju jaunāko dēlu Germanu. Iepazīstināju draugu Dmitriju, kuru internetā sauc par krāsnes romantiķi, ar draugu Valentīnu, kur dzīvē ir labs pirtsmeistars. Viņš mūs gaida, iepazīstieties. Jūs tur pēc komentāriem jau esat pazīstami. Dmitrijs un Valentīns. Lieliski. Nu, tas saprat īsāk sakot, vecs muca, no apses. Re, tā ir nokrāsota, Tātad šeit vēl kaut kur piestiprināja tauriņu. Tauriņš. Skaties. Jā, viņš par traks. Tauriņi. Īsāk sakot, piena betons tiek nogriezts no augšas, uz augšu. Es ievietoju. Pēc tam tu nopērc šādas divas, spalvas līnija. Te viņi mazliet spiež tās draņķītskības. Tintes pildspalvu var nopirkt, jā. Tolets sprādze. Īsāk sakot, tur izšāva, izurbās divas caurumus, ievietoja. Šeit tas ierobežotājs paceļās, īsāk sakot, sasodīts. Kad ūdens uzkrājās, visi tur ir divi caurumi. Un šeit bija dibens, es vienkārši izdarīju šādi. Šāda veida. Redzi? Tā droši vien ir caresta. Sanāk, šeit ir apmēram 30 litru. Tagad tu visu parādīsi praksē. Valentīns, meistars, jā? Ak, blīn. Ēmas pagrab. Droši vien neizjumtu. Kad tas it kā uzsilst, tas it kā izdala, tādas sāls, kā sāls istabas, tur, pa Himalaju sāli. Tieši tajā vizītē pie drauga Valentīna es sapratu, ka viņš ir kā mūsdienu Baltkrievu kolektīvais tēls, bet varbūt pat visa postpadomju telpas pārstāvju kolektīvais tēls. Tā ir jaunā DIY sabiedrība, kas vairs nevēlas vienkārši pirkt gatavu. Iemesli, kāpēc tā noticis, var būt dažādi. Es neesmu analītiķis, bet notika tā, ka daudz no mums kāda iemesla dēļ vairs nepatika pirkt, bet vēlējās daudz ko darīt paši ar savām rokām. Protams, ne visi, bet ļoti daudzi. Ejot garām garāžām, es bieži vēroju, kā to iemītnieki metina un krāso savas vecās automašīnas. Daži atbrīvojušies no sarūsējušiem krāmiem, pārvērti garāžu darbnīcās, kurās nodarbojās ar galdniecību vai metāla apstrādi, un galvenokārt savām vajadzībām. Ātri veidojās DIY sabiedrība. Bet varbūt man tas viss tikai šķita. Piemēram, bērni starp apkārtējiem pamana vienaudžus, grūtnieces, citas grūtnieces, dāmas ar ratiņiem, citas dāmas ar ratiņiem, dzērāji, citus dzērājus, un DIY entuziasti, citus DIY entuziastus. Arī šo es neizslēdzu, un DIY entuziastis jutos arvien vairāk, bet kāpēc mans pirtis tik vāji pērk, es nevarēju saprast. Man arvien vairāk patika filmēt un publicēt video internetā. Ļoti aizrāva dārzeņu tēma. Pamazām mēs, kas vēl nesen bijām 100% pilsētnieki, pārvērtāmies par aizrautīgiem lauku dārzkopiem. Tā kā ekoloģiski tīru produktu audzēšanas tēma mūsu sabiedrībā arī kļuva arvien populārāka. Pamanīju, ka, piemēram, ja dārza abriestos zarus nesadedzina, bet sasmaltina ar dārza smalcinātāju, tad iegūsti gan vērtīgu organiku dobei, gan malku grilam. Atceroties, cik daudz darba un līdzekļu mēs ar sievu iztērējām būvējot savu māju, es nepārtraukti lauīju galvu. Kā visus šos ļoti dārgos pasākumus padarīt lētākus un vienkāršākus, vismaz būvējot nelielas būvs. Man šķita, ka mūsdienu būvniecības un apdares materiāli ir speciāli izdomāti tā, lai no mums izvilktu pēc iespējas vairāk naudas. Ar tiem sanāk dārgi, pat ja visu būvē pats ar savām rokām. Ja vēl piesaista algotus celtniekus, tad sanāk ārkārtīgi dārgi.
Ja pieļauj pat nelielas kļūdas, piemēram, hidroizolācijā, viss ir jāpārdara no jauna. Kompozīta materiāli man patika jau kopš jaunības. Jau 15 gadu vecumā mēģināju pat organizēt stikla šķiedras motociklu ķiveru un motociklu aptecētāju ražošanu, jo toreiz zināju, kas ir falšveidnes un matrices. Tajā laikā bija jāizdara sarežģīta izvēle. Vai nu kļūt par kooperatīvu biedru un iespējams vēlāk par jauno Baltkrievu, vai arī turpināt mācības skolā un pēc tam guzā. Vecāki uzstāja, ka mācības tomēr ir gaisma. Tāpēc, kad pienāca laiks pārbūvēt lieveni, nolēma izmantot paštaisītu kompozītu materiālu, kas izgatavos no saplākšņa, epoksīda sveķiem un stikla šķiedras auduma. Saplākšana šajā kompozītā izrādījās vājākais posms, un šāds lievenis ilgi nekalpoja. Par Penupleksu es tajā laikā vēl nebija iedomājies. EPPs būs vēlāk, tāpēc nācās ķerties pie tradicionālākiem materiāliem metāla un koka. Par to, kā iegūt ļoti uzticamus, gandrīz mūžīgus lievenes variantus, es pat uzņēmu atsevišķu video. Lai gan šie varianti no pirmā acu uzmetiena nav paši lētākie, ja pašizmaksas sadavos daudziem desmitiem gadu bezremonta eksploatācijas, tad sanāk pieņemami varianti. Draugs Valentīns turpināja aktīvi eksperimentēt klasiskākā pirts būvniecībā. Arī tur viņš centās ieviest inovācijas, uz kurām viņam bija savs skatījums. Tieši no Valentīnas ātri uzzināja, ka būvēt var lēti un pat ļoti lēti. Piemēram, draugs aktīvi sakoja līdzi cenu dinamikai privātajos sludinājumos. Un daudz ko viņam izdevās iegādāties ļoti lēti, vai pat bez maksas. Kad draugs mani vēda pa saviem īpašumiem, es brīnījos, cik lēti viņam izdevās nopirkt vienu vai otru būvmateriālu vai apdares materiālu saviem jaunajiem projektiem. Valentīns aktīvi eksperimentē ar klasisko būvniecību. Valentīns aktīvi eksperimentē ar klasisko. Valentīns. Skatieties. Skatieties. Subtitri izveidojot Bima Torzoku. Skatieties starp citu, mēs skatāmies. Turpinājums sakos. Skatieties. Vedīs. Un agrāk tie parādās rūtūbe. Atbalstīt kanālu. Jā, un arī sponsorēt, jā. Man būs krāsnes no nerūsējošā tērauda, pārtiks kvalitātes. Tātad paštaisīta? Jā, nu būs paštaisīt, jā. Kaut kas tika nopirkts pēc reklāmas, pēc sludinājumiem no dalībniekiem, kaut kas bija arī pašam. Lūk, pēc principa no slavenās krāsniņas, kas ir labi zināma, kur akmeņu krāvums būs iekšpusē. Viss no nerūsējošā tērauda. Akmeņa nodalījums būs attiecīgi no mūsu slavenā Lietuvas ausmucas. Akmeņu nodalījums, bet ārējās sienas ir no pārtikas nerūsējušā tērauda, kas kādreiz kalpoja, īsāk sakot, kā tvertne. Degvielai 50/50, un būs arī panorāmas stikls, kas tiks iemetināts un apmūrēts ar ķieģeļiem. Parasti ar mūsu ķieģeļiem. Kāds mums ir pats labākais ķieģelis? Vitebskas. Nu, Vitebskas, jā. Būs labs, glīts ķieģelis, būs labs siltuma uzkrājējs. Tie tiks piestiprināti pie guļbūves sienām, jo sienas to ļauj, un tie tiks uzstādīti lāvas līmenī, lai apskates stikls būtu acu augstumā. Kad guļ pirtī, lai pusstundu varētu vienkārši skatīties uz uguni. Un bauda. Kaut kā tā. Un cik tad interesanti tu esi nolēmis iztērēt visai šai pirtī? Gribētos uzzināt. Naudas izteiksmē, tu domā? Nu, sanāt? Nu, nevairāk par mūsu 3000. Baltkrievijas rubļu. Nē. Ue, jā. Nu, pirts var.
$3000. Nē, par 3000 mūsu Baltkrievu rubļu tas nav nereāli. Protams, ir reāli. $3000. Tātad pirts būs ar nojumi izmērā $4000. Tātad pirts būs ar nojumu izmērā 4x4. pareizi, aptuveni, jā. Ar nojumu 4x4. 4. Lūk, viņi rēķina savu darbu, vai ne? Nu, protams, rēķina. Pirms darba tas ir kā prieks sanāk tā. Vēl būs arī baseins, kas tagad maksā arī milzīgi naudu. Tāds baseins tagad vienam radošam cilvēkam. Baseins ir iekļauts šajā summā. Protams, baseins, spā kompleks būs pilnībā spā kompleks. Televizori tagad notiek būvniecība. Pēršanās zona, atpūtas zona pie baseina, aplējamais spainis, 1, 2, režīms Krievu stilā. Somu. Kāds, protams, Krievu. Un tikai guļus. Nevis sēžot, bet tikai guļus. Lielākais vienreizējais ieguldījums ir guļbūve. Tas ir guļbūve un zāģu materiāli. Viss kaut kas mētājās zem kājām. Tas pats pamats mētājās zem kājām. Pamats vispār izmaksāja 3 kapeikas. 10 rubļi, mūsu Baltkrievu rubļi. Tā ir cementa maisa cena. Nu, un smilts arī tika paņemts no upes, kad viss pastaigājas ar suņiem. Uzskatu, ka draugu Valentīna pieredze man ļoti ietekmēja. Pamazām sapratu, ka pietiek visu laiku cīnīties un peldēt pret straumi, burtiski uzspiežot jaunajai sabiedrībai savu nevajadzīgo preci. Piemēram, no manām stiklašķiedus maticēm, jebkurā gadījumā sanāk diezgan dārgi stiklašķiedus skuteri, neskatoties uz to, ka to izgatavošanā es izmantoju vairākus risinājumus, kas būtiski samazina izmaksas. Pamazām izveidojas arī atsevišķs mans video atskaņošanas saraksts ar paštaisītiem uzlabotiem instrumentiem dārzam, būvniecībai un citām saimniecības vajadzībām. Pēc lielajiem panākumiem video par kapli es noticēju, ka varu ieviest racionalizāciju pat ļoti vienkāršos un gadsimtiem pārbaudītos darba rīkos. Paņēmu salauzts vecas grābekļus un to konstrukcijā pievienoju savu laiku nokalpojušu lodbalstu no automašīnas piekaras. Ļoti ātri sanāca 3D grābekļi, kuri var lepoties ar ievērojumu lielāku grābekļainību, un ar tiem strādāt ir daudz patīkamāk. Jaunajiem grābekļiem nav arī lielā trūkuma, kas ir visiem grābekļiem. Ja nejauši uzkāpi, tie nesit papieri. Parasti es neizmetu vecās automašīnas rezerves daļas. Ja uz veco stūra stieni paskatās no citas skatu punkta, no tās var izveidot šo to interesantu. Pārējās automašīnas bremžu kluču pamatnes it kā būtu radīts tam, lai tām dotu jaunu dzīvi. No vienas puses pat ir uzasinājums. Es nevarēju atpalikt no jaunākā dēla izdzīvošanas stundās pēc apokalipses. Un kārtējā kursa ietvaros mēs apguvām šī pēc apokalipses ieroču izgatavošanu. Rezerves daļām vajadzētu palikt ļoti daudz, maz būs tikai cilvēku. Kad parādīja savu jauno izstrādājumu draugam, kurš mācījās par automehāniķi, viņš neuzminēja, no kādām tieši rezerves daļām es šo cirvi izgatavoju. Cirvis izdevās lielisks. Kā? Cirvis var bez galā. Panākums starp pirts cienītājiem, manas paštaisītās pirts krāsnes modeļi no lietota profila, krāsnes eksperimenti netika pārtraukti. Tas nav mājas apstākļos taisīt raķeti. Mājas apstākļos, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Tas ir konvektors uz dūmvadu ar maināmu siltuma atdeves vektoru. Kādreiz saplīs automašīna nācās braukt ar maršrutnieku. Un pēkšņi es skaidri ieraudzīju savus jaunos patērētājus. Visi, sākot no mazākajiem līdz lielākajiem, skatījās savos vietāluņos, bet nevienam nebija ne grāmatu, ne avīžu.
Mems par to, kā vectētiņš nevarēja kaut ko noslaucīt no viedtālruņa ekrāna, jau šķiet kaut kas ļoti tāls. Tagad vecākā paudze ar telefoniem rīkojas vēl prasmīgāk nekā pusauģi. Sociālie tīkli un video platformas ir aizstājuši gan soliņus pie kāpņu telpas, gan pašā kāpņu telpā, gan televizoru. Pasaulē vajag saturu. Pēc kārtējās tikšanās ar Valentīnu mani pēkšņi apskaidroja, un es nolēmu ķerties pie projekta, kuru šoreiz nemēģināšu pārdot. Būvēšu māju tikai par $1000, būvniecības procesu detalizēti filmēšu. Karkas mājai par $1000. No pseido brūses pats to nemaz neapzinoties esmu testējis jau vairākus gadus. Tā ir tā pati būve ar nenoteiktu nozīmi, kurai tagad jau ir noteikta nozīme. Saits uz 2 iepriekšējām sērijām par ceļu uz supermateriālu atstāšu zem šī video. Ja neesat redzējuši un ir interesi, noskatieties. Ceru, ka turpinājums sekos. Spiediet lielo vīšķu uz augšu, abonējiet kanālu Jašas Kosjaka dziesmas, abonējiet YouTube, VK grupu, TikTok un Dzen. Visas saites ir zem video. Nospiediet arī zvaniņu, un tad jūs noteikti saņemsiet paziņojumus. Lai miers valda visā pasaulē. Paldies!